Viņa tātad apsēžās tā stabili elkoņi šita te uz kājām. Nekad, šitā nejūt kājas, rokas kustinās. Atbalstās. Šitā roka spiež no malas, kreisā, labā no augšas. Otra. Ir gaisa gurguļi. Un viņi izsprākst ārā. Viņi šitā mīca. Rokas visu laiku jāslapjas, jo viņam viņš slīd. Un šitā te viņu izmīca, un viņš paliek tāds vienmērīgs. Un saldēts ēdēt. Tāpēc, ka visgrūtākais ir tieši šis centrēšana un uztaisīt to malu. Pēc tam jau, ja gribi taisīt, teiksim, vēderu, tad šitā roka ir pasīva, bet vairāk šitā darbojās. No iekšpuses, piemēram, es ar pirkstiem velku viņu redzi resnāku šitā. Un tad man vajag sašaurināt. Tad es viņu no ārpuses, piemēram, sašaurinu. Un viņš negrib, pēc, kad viņš ir baigi plāns, viņš sāk mest krūku un niķojās visam. Šitā. Es tev tagad šito atstāšu. Un tu vari pamēģināt, piemēram, kā tas ir. Taisīt to formu. Un tagad viņš lēnām griežās. Ielaid roku iekšā. Kreiso. Šito kreiso. Ne, iekšā. O, tur. Jā. Un šitā te, piemēram. Jā, un šitā te no iekšpuses tā gar sieniņu. Ar kuru iekšpuses? Ar šito roku.